Labdien! Šodien es jums vēlos iefilmēt tādu burvīgu kompleksu jogas, ko var veikt arī iesācēji. Un šis komplekss ies viss tikai un vienīgi uz paklāja, sēžot. Tā kā jebkurš cilvēks šo kompleksu var ļoti labi veikt. Tātad mums ir jānosēžās uz paklāja. Ja ir grūti šādi nosēdēt ar taisnu muguru, tad droši var palikt apakšā kādu mazu spilvenu zem sēžas, lai tā kā mēs mazliet būtu augstāk. Un tad rokas noliek aiz muguras un kājas uztaisa tādā gurnu platumā. Un rokas liek aiz muguras tik komfortabli, lai justu, kad mugura iztaisnojas. Mugura ir taisna, kājas gurnu platumā un sajūtam savu ķermeni, cik viņš mums ir stiprs. Visu ķermeni varam tā kā mazliet tā sasprindzināt, var aizvērt acis. Var dziļi caur degunu ieelpot un dziļi caur degunu izelpot. Un vēlreiz dziļa ieelpa caur degunu un dziļa izelpa. Un tagad koncentrēsim savu uzmanību uz kāju pēdām. Ieelpā mēs atliekam pirkstus, tikai pirkstus, ja? Kāju pirkstus. Un izelpā mēs viņus liecam uz atpakaļ. Tātad ieelpā mēs noliecam, izelpā atliecam. Ieelpā noliecam pirkstus, jūtam, kā pastiepjās. Un izelpā atliecam. Ieelpā noliecam. Un izelpā atliecam. Un vēl pēdējo reizi. Ieelpā noliecam, izelpā atliecam. Tagad visu pēdu ieelpā mēs lieksim uz leju, pilnīgi jūtam, kā pastiepjās viss ķermenis, pirksti, kājas, un izelpā uz sevi. Ieelpā prom, izelpā uz sevi. Ieelpā prom, izelpā uz sevi. Atkal ieelpā tuvinam pirkstus pie paklāja un izelpā atliecam. Un vēl 2 reizes. Šis komplekss ir ļoti labs. Viņu var pildīt gan no rīta, gan vakarā atnākot mājās no darba. Un pēdējo reizi ieelpā noliecam un atliecam. Un tagad būs kāju rotēšana uz vienu pusi, abas kājas ieelpā. Neaizmirstam par elpu, ja? Ieelpa, izelpa, ļoti mierīgi izrotējam potītes. Varat koncentrēt uzmanību vai nu tālumā kaut kur, vai uz paklāju kādā vienā punktā. Un tagad mainam virzienu un pāpļojam abas kājas uz otru pusi. Neaizmirstam par elpu. Es ceru, ka jūs dzirdat, cik man te burvīgi putniņi čivina. Ļoti labi. Un tagad mēs varam arī pāpļot abas kājas katru uz savu pusi. Izapļojam kārtīgi. Tā kā pamīšus var. Izapļojam kārtīgi potītes. Ļoti labi.
Un tagad ņemsim labo kāju, salieksim, uzliksim uz kreisās kājas augšstilba, labo roku noliksim uz potītes, un tad izvērsim cauri roku pirkstus kāju pirkstiem, ja? Tā izvērsim cauri, satversim skaisti pēdu, un ar ieelpu uz leju apļojam, un ar izelpu uz augšu. Un tā ļoti, ļoti maigi izapļojam kāju potīti. Viņa visu dienu mums ir burvīgi strādājusi, nesusi mūs un ļāvusi mums iet dienas gaitās. Un tā ļoti apzināti izapļojam. Tagad mainam virzienu uz augšu, ieelpā uz augšu, izelpā uz leju, pilnīgi bez steigas. Un piefiksējam to, kad kreisās kājas pēda mums ir nostiepta, taisna, ja? Tas nozīmē, ka viņa ir aktīva. Ļoti labi jūtās kāja. Mēs tāpēc arī sākam no lejas uz augšu, lai iekustinātu arī limfu. Ļoti labi, tagad pie pirkstus var atbrīvot, un tagad varam izmasēt pēdu. Sākam no pirkstiem, izmasējam un ejam uz augšu līdz papēdim, un tad vēl varam paglaudīt kāju, pateikt viņai paldies par to darbu, ko viņa mums ikdienā dara. Tagad uzliekam kreiso roku uz potītes un pieturam ar labo roku kājas celi, atkal iztaisnojam muguru un ieelpā mēs kāju virzam uz augšu un izelpā uz leju. Un ieelpā uz augšu, izelpā uz leju, ieelpā uz augšu, izelpā uz leju, un vēl 2 reizes. Iekustinam jau gūžu un uz leju. Ļoti labi, lēnām noliekam kāju atpakaļ, pārliekam pāri kreiso kāju, atkal satveram ar kreiso roku potīti, labās rokas pirkstus izveram cauri kāju pirkstiem un pamasējam, pāpļojam respektīvi potīti ar ieelpu uz augšu, ar izelpu uz leju. Mugura taisna, pleci nolaisti un labā kāja aktīva, atliekta. Un ieelpā uz augšu, izelpā uz leju. Koncentrējam savu skatienu vienā punktā. Un mainām virzienu. Tagad griežam, rotējam ar potīti uz otru pusi. Ieelpā uz augšu, izelpā uz leju. Un jūtam, ka mums ķermenis ir taisns, mugura taisna. Var pilnīgi aizvērt acis, elpot un šādi pāpļot kājas potīti. Ļoti labi. Tagad paņemam, izmasējam ar abām rokām. Vispirms pirkstus, tad virzamies uz kājas vidu, uz papēdi, paglaudam kārtīgi kāju, pasaka viņai paldies par tām rūpēm, ko viņa ikdienā veic. Un tagad novirzam labo kāju uz potītes, kreisā pietur mums celi un ieelpā tuvinam celi pie krūtīm
Un izelpā mēs viņu virzam uz paklāju. Ieelpā pie krūtīm, izelpā uz paklāju, ieelpā pie krūtīm, izelpā uz paklāju. Un labā kāja mums ir aktīva, ja atliekat atpakaļ. Un vēlreiz ieelpa pie krūtīm un izelpa noliecam. Ļoti labi. Tagad salieksim kāju. Salieksim labo kāju pie krūtīm un šeit apakšā tā satveram, ja? Šādi te tā kā uztaisam rokas, satveram un tā tad izelpojam. Ieelpā mēs iztaisnojam kāju taisnu un izelpā pie sevis mugura taisna, krūtis izvērstas, kreisā kāja aktīva. Un ieelpā iztaisnojam, izelpā saliecam. Ieelpā iztaisnojam, izelpā saliecam, ieelpā iztaisnojam, izelpā saliecam un vēl 2 reizes. Ļoti labi, nolaižam labo kāju, tagad saliecam kreiso, izelpojam, sakārtojam muguru, atceramies, ka labā kāja mums ir aktīva taisna, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa no sevis, izelpa pie sevis. Un katrs savā ritmā šādi te. Ceļgali būs ļoti pateicīgi, jo ceļgals mums ir vissarežģītākā locītava un ikdienā viņi tur mūsu svaru. Tā kā šādi izkustinot un apasiņojot, ceļgali būs ļoti, ļoti pateicīgi jums, ja jūs to darīsiet regulāri. Un ieelpa, izelpa un vēlreiz ieelpa un izelpa. Ja notiek kaut kādi krakšķi, tas nekas, notiek vienkārši ķermenī spiediena maiņa. Tagad atkal saņemam labo kāju aiz augšstilba un izrotēsim šādi te uz sānu un daram tā, kad ieelpā uz augšu un izelpā virzam uz leju. Un šādi te katrs savā ritmā kārtīgi izapļo gūžas locītavu un ceļgalu. Ļoti, ļoti burvīgi. Šo var taisīt katru dienu, vai nu no rīta, vai vakarā šo kompleksu. Un vēl vienu reizi izapļojam šādi uz iekšu, un tagad to pašu uz pretējo pusi, uz ārpusi. Ieelpa un izelpa. Ieelpa, izelpa. Un vēl pēdējo reizi. Noliekam kāju atpakaļ, atkal satveram kreiso kāju, ieelpojam un ar izelpu veidojam tādu apli. No sākuma veram uz iekšpusi, ieelpa, izelpa, skatiens vienā punktā, atceramies, ka labā kāja ir aktīva, nostiepta. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Ļoti labi, un tagad to pašu uz otru pusi, uz ārpusi, uz augšu ieelpa,
virzot kāju uz leju, izelpa. Un kārtīgi izapļojam gūžu locītavu. Un vēl 2 reizes. Ļoti labi. Tagad mēs nosēžamies taisnu muguru, saliekam rokas šeit sev tuvāk, pastrādāsim ar ceļiem, mēs viņus sasprindzinam un atlaižam. Ja, paskatieties, sasprindzinu, atlaižu, sasprindzinu, atlaižu. Ja, tas ļoti labi apasiņo. Ieelpā sasprindzinam un atlaižam. Ļoti labi. Tagad apsēdīsimies saliekot kājas šādi te kopā un saliekam šādi te kopā, rokas aizliekam aiz muguras un būs tāda statiskā stiepšanās. Mēs varam vēl sēžu palikt mazliet tuvāk kājām. Šeit mēs ļoti labi izstiepjam plecus un pastiepjam arī gūžas locītavu. Un jūs iedomājaties, kad jums uz ceļgaliem ir tāds kā smagums un tie ceļi ir ļoti smagi un viņi tā kā krīt uz leju, ja? Šādi statiski pastiepjam ceļgalus, jūtam, ka ļoti labi stiepjās gūža, iegurnis, ja? Šādi te arī katru dienu atnākot no darba var droši izstiept gūžu. Ļoti labi apasiņojas visi sieviešu orgāni. Un galvenais elpojam caur degunu. Dziļa ieelpa un izelpa, un ja jūtam kādu sasprindzinājumu, tad to mēs tā arī izelpojam. Ļoti labi, tagad ar sēžu var mazliet paiziet uz aizmuguri, atkal saliekam šādi te pirkstus kopā, apliekam ap pirkstu galiem kāju un pavēzējam tā kā taurenis ar spārniem. Mugura taisna, kārtīgi šādi te izkustinam gūžu. Ļoti labi. Kārtīgi vicinam. Un tagad mēs varam salikt rokas šādi te uz augšstilbiem un pavērt tā kā pēdas mazliet vaļā. Ja, pastiepjam vēl stiprāk iegurni un tā kā tādu grāmatiņu mēs kāju pēdas veram vaļā. Un elpojam un paveram. Ja, un jūtam, kā mēs šeit paspiežam arī kājas. Un elpojam. Un tagad varam tā kā mazliet pastiepties pie paklāja. Tā kā to paklāju censties aizķert un sajust, kā lāpstiņas tuvojās. Ļoti labi pastiepjam arī muguras plato muskuli. Ja? Sajūtam, kā lāpstiņas tuvojās un mēs spiežam uz rokām šādi te, tā kā gribam aizķert un lāpstiņas tuvojās. Ļoti, ļoti labi. Boravīgi. Tagad sakrustosim, apsēdīsimies ar sakrustotām kājām. Un noteikti, ka visu dienu esam rakstījuši un arī strādājuši, jāizkustina ir pirksti. Tad mēs darīsim tā, kad ieelpā mums būs šādi rokas taisnas un kā roku pirksti taisni. Ieelpa un izelpā mēs liekot īkšķi iekšā taisam dūres. Ja? Es pagriezīšos, lai jūs labāk redzat. Tātad ieelpa un izelpā saliecam dūres.
Ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa. Tātad ieelpā plati pirksti un izelpā dūrēs ar īkšķiem iekšā. Un vēlreiz ieelpa un saliekam dūrēs. Un tagad uz iekšu ieelpa rotējot un šādi parotējam, izkustinam roku locītavas. Un šeit arī šādi te ieelpā uz iekšu, izelpā uz āru, kad mēs apļojam. Tad mums sasprinzinās roku muskuļi augšējie, ja? Un tad mēs ļoti stiprinam rokas, un te mums veidosies ļoti, ļoti skaistas rokas, nebūs vairs nokarājusies ādiņa, ja? Un tātad šādi te pāpļojam, un tagad uz otru pusi ieelpa un izelpa, ja? Un apļojam. Var aizvērt acis, brīvi elpot un šādi izapļot rokas. Noteikti jau esat iesiluši, ķermenis jau ir iesilis, asinsrite jau ir aktivizēta. Brīnišķīgi. Tagad paveram plaukstus uz augšu, ieelpojam un izelpā tuvinam pie pleciem. Un atkal ieelpa, izelpa. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa pie pleciem. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Un vēl pēdējo reizi ieelpa un izelpa. Un tagad uzliksim šādi te, lai īkšķis iet aizmugurē, rokas sev uz pleciem, un ar ieelpu mēs taisam kārtīgu apli priekšā, un ar izelpu mēs virzam lāpstiņas uz aizmuguri, lai lāpstiņas sakļautos. Un tagad ieelpa uz priekšu, un izelpa uz aizmuguri, lai lāpstiņas sakļaujās. Un var atkal aiztaisīt ciet acis un šādi elpojot ļoti labi izapļot, izkustināt plecus. Ieelpa un izelpa, ja? Un vēlreiz ieelpa uz priekšu un izelpa uz atpakaļ. Un tagad uz otru pusi ieelpojam un virzam plecus uz aizmuguri, lai lāpstiņas sakļaujās. Ieelpa un lāpstiņas uz aizmuguri, lai sakļaujās. Un atkal ieelpa uz augšu, izelpā uz aizmuguri. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ieelpa un izelpa. Ļoti labi. Tagad savienosim atkal šādi rokas, noliksim uz kakla daļas, jā. Un tad mums būs, tagad mēs sēžam šādi taisni muguru, ieelpa uz augšu un izelpa uz leju. Ieelpa uz augšu, izelpa uz leju. Mēs liekam rokas tāpēc, lai mēs netraumētu kakla skriemeļus, ja, jo tie ir ļoti, ļoti trausli. Un vēlreiz ieelpa un izelpa. Tagad izapļosim no labās puses caur apakšu uz kreiso pusi un arī ieelpa
un virzienā uz sānu ir izelpa. Izapļojam kaklu. Un vēlreiz pēdējo reizi ieelpa, izelpa. Ļoti labi. Nolaižam rokas. Un tagad pastiepsim vēl kaklu, lai mums būtu spēcīgāks stiepiens. Noliksim kreiso roku aiz muguras saliektu, ja, un noliecam galva pie labā pleca. Un skatienu vēršam it kā labā pleca padusē, ja? Un tad, lai tas stiepiens būtu vēl stiprāks, mēs mazliet pieturam galvu, bet tā ļoti maigi. Un jūtiet, kā jums šeit viss kreisais sāns izstiepjās, ja? Var aizvērt acis, elpot brīvi. Un atbrīvojam roku, noliekam abas rokas uz ceļiem, iztaisnojam muguru, ieelpojam, izelpojam. Tagad saliecam labo roku, noliekam aiz muguras, paskatāmies, noliekam galvu pie rausi pie kreisā pleca, paskatāmies padusē. Un uzliekam roku uz galvas un mazliet piespiežam, lai mums stiprāk pastiepjās kakla muskuļi. Un mēs šo roku labo tagad, kad turam aiz muguras, mēs pastiprinam šo stiepienu. Un brīvi elpojam. Jūtam, ka ar katru izelpu mums kāds saspringtais punkts atbrīvojās. Un izelpojam. Var aizvērt acis un just, kā pleca daļa atbrīvojās. Ļoti labi, noņemam rokas, saliekam rokas uz ceļiem. Tagad izapļosim vidukli. Tā kā mazliet atliecamies, ieelpojam un virzienā no kreisās puses uz labo caur priekšu. Mēs izapļojam, atkal ieelpa un izelpa uz priekšu. Ieelpa un noliecamies, izapļojam. Ieelpa un izelpa un ieelpa un izelpa. Un tagad to pašu uz otru pusi, ieelpa un apļojamies uz pretējo pusi. Ieelpa, izelpa, ieelpa, izelpa. Un vēl pēdējo reizi ieelpojam un izelpojam. Ļoti labi. Tagad varam palikt šādi te uz paklāja. Kreiso roku virzam aiz muguras, vienkārši aizliekam aiz muguras, lai mugura sajustu, ka mugura ir taisna. Un tad labo roku paceļam uz augšu un griežamies pa kreisi. Un ar labo roku satveram tā kā kreiso gurnu. Un uztaisam šādu savērpi. Mums mugurkauls būs ļoti, ļoti par šo pateicīgs. Arī gremošanas sistēma. Ļoti patīk mugurkaulam un zarnām šāda veida savērpes. Un skatāmies vienā punktā, elpojam caur degunu, bet neuzguļamies uz rokas, ja mēs viņu brīvi tā kā varam vienmēr atlaist, bet jūtam tieši šo savērpi.
un elpojam. Tagad atbrīvojam labo roku, kreiso roku, iekārtojamies, sajūtam tā, ka mēs atkal esam iztaisnojuši mugurkaulu, un tad noliekam labo roku aiz muguras, kreiso roku izstiepjam augšā, paskatāmies uz augšu un griežamies. Vispirms griežās iegurnis, tā kā mazliet jostas daļa, krūtis, un pēdējie pagriežās pleci. Un tad ar kreiso roku tā kā pieturamies pie labās kājas gūžas, skatiens vienā punktā un jūtam, kā savērpjās mugurkauls, kā atbrīvojas viss saspringums, ka mēs elpojam un neuzguļamies uz rokas, ja labās. Viņi var tā kā atbrīvot, paskatīties, vai mēs neesam atgāzušies, vai mugura ir taisna. Skatiens vienā punktā un elpojam. Var aizvērt acis un izelpot visu saspringumu. Un lēnām griežamies atpakaļ, vispirms labo roku, kreiso roku, tad labo roku. Nu ko, šovar paldies jums par to, ka bijāt kopā ar mani. Un šo kompleksu īstenībā var izmantot, kā jau es teicu, gan no rīta, kā rīta rosmi, tā lai mēs iekustinātu visas ķermeņa grupas, gan arī vakarā pēc darba, jo viņš iekustina tiešām visu, un pusstundiņu sev jau varam veltīt. Ja? Paldies jums, ka bijāt kopā ar mani. Ceru, ka bija noderīgi. Būšu pateicīga par jebkuru laiku, par komentāru, un tad jau tiekamies klātienes nodarbībā. Paldies!